strīdi par to, vai grafiti zīmējumus var uzskatīt par mākslas žanru, vai tomēr tie ir klaja huligānisma izpausme, vēl joprojām ir aktuāli. Tomēr nevar noliegt, ka starp ātri uztrieptiem uzrakstiem, kas atzīstas mīlestībā vai tieši pretēji kādu apvaino, iespējams atrast arī zīmējumus uz sienām, kuru autori patiesi ir centušies padarīt pelēko pilsētvidi krāsaināku. Un nenoliedzami tas ir veids, kā nogādāt savu vēstījumu pie sabiedrības. Mākslas akadēmijas docents Andris Vītoliņš uzsver, ka grafiti var piederēt gan pie ielu mākslas, gan pie popkultūras. Grafiti māksla bija kulta lieta 80. gados, vēlāk tā atkal parādījās ar nosaukumu street art. Taču Latvijā mums nav urbānās kultūras vai eiropiešu virziena, līdz ar to grafiti īsti nav kur izaugt. Lai saprastu, kādam viedoklim piekrist pašām, uz sarunu aicinājām savu vienaudzi, kādas Rīgas augstskolas studenti. Viņas mājas darbs bijis nevis vienkārši pētīt teoriju par ielu mākslu, bet gan radīt to pašai. Man, piemēram, ļoti fascinē, kāpēc man patieši patīk grafiti, tāpēc, ka piemēram, kā es staigāju pa ielu, un pēkšņi ieraugu tādu, maziņu, A4 izmēra tādu stencilu darbu, un tur ir kaut kāds message, kaut kāda doma, kaut kāds teksts, un tas vienkārši man uzreiz tā kā liek par kaut ko padomāt vai, es nezinu, tur, aizdomāties. Tas ir tā kā, ieraudzīt grāmatveikalā grāmatas vāku, kas te uzrunā vai labu reklāmu. Tīri tavā ikdienā vienkārši tas darbs tā kā ieplūst, un viņš nav ierāmēts, nevar uzstīt kaut kādu nenormāli, dziļdomīgu mākslas šedervu, bet tā doma, ko var izmantojot grafiti vai vienā ielu mākslas paņēmienu, tā kā veidot ir ļoti spēcīgi var uzrunāt publiku. Un vēl ir lieta tā, ka tas mākslinieks parasti ir anonīms. Piemēram, Kivī ir tāds populārs grafiti mākslinieks. Ka viņa darbs tā kā visi atpazīst, bet tur nav tā personība tāda, kā tu skaties uz to darbu kā uz darbu, nevis kā uz kaut kādu cilvēku radītu darbu, un no tā izejot, tu pasaki, tas ir labi vai nē, bet tu vienkārši to redzi, tev patīk, tas ir forši. Vispār jau normāls grafiti mākslinieks nav nekāds huligāns. Viņš domā, kā un uz kādām fasādēm, uz kādām ēkām viņš kaut ko pūš. Un rada savu darbu, jo tā pilsētvide ir tā vieta, kur tiek izstādīts viņa darbs. Un, ja tas ir atbildīgs un normāls grafiti mākslinieks, viņš centīsies nevis izbojāt ar savu darbu kopējo pilsētas skatu, bet tieši to papildināt un radīt atraktīvāku un gan jauniem, gan veciem, gan visādiem citādiem cilvēkiem interesantāku. Šis ir darbs skatuves glezniecībā, akadēmijā, un mums vajadzēja lasīt Gētes Faustu un izlasot šo grāmatu, izdomāt, kā pilsētvidē izveidot grafiti darbu. Savu darbu ideju izdomāju izlasot pirmo nodaļu, kur pašā sākumā ir teikts, ka Fausts sēž savā krēslā un gatavojas. Tur nav būtiski teikt, ka viņš gatavojas nāvei, bet to var noprast, ka viņš vēlas izdarīt pašnāvību. Un man likās, tā kā uzreiz man bija tāda ainiņa galvā, kāds izskatītos, ja Fausts, piemēram, ar Dievu sacenstos, kurš ātrāk nomidzo kartupeļus. Tādas sadzīviskas lietas, kas varētu notikt ar tādu garu vai Dievu un reālu cilvēku. Un tad es izdomāju, ka te būs vienkārši divi krēsli, bez kaut kādas personifikācijas, kurš krēsls ir kuram vai, Un tad es tādu izvēlējos vienkārši melnu fonu, lai ar baltiem krēsliem, lai grafiski tas būtu tīri, saprotami un arī pilsētvidē šī tīrība, man liekas, ir tas, kas uzreiz pievērš uzmanību. Ja ir kaut kas ļoti krāsains un raibs, tad tas parasti netiek pamanīts.
Jā, nu tādi parasti ir tie mani darbi.